Iespēja izmantot iztiesāšanā arī tādu lietu kā videokonferenci, katrā ziņā tas rada tiesnesim daudz vairāk iespējas ātrāk izskatīt šīs lietas. Un tā globāli rēķinot arī tā ir ekonomija, līdzekļu ekonomija. Katrā ziņā nevienmēr tam cilvēkam vajadzētu braukt noteikts attālumus, ierasties tiesā. Nevienmēr vajadzētu apsūdzētos nogādāt tieši tiesā vai notiesātos. Zināmas īpatnības ir, to mēs arī konstatējām toreiz, kad skatījām reāli šīs lietas, izmantojot videokonferenci. Jā, process paliek mazliet lēnāks, ir mazliet vairāk kaut kas jāizdara, sagatavojot lietu. Bet katrā ziņā kopējais efekts ir labāks un lielāks. Man bija interesanti redzēt šo apsūdzēto citos apstākļos. Viņa pietuvinātā vidē, nevis tā kā tas ir ierasts tiesas zālē. Manuprāt, viņš pat bija brīvāks nekā citās reizēs, kad šis konkrētais cilvēks bija piedalījies tiesas sēdēs. Mans personīgais viedoklis ir, ka tā ir lieta, ko var izmantot noteiktos gadījumos. Mēs varbūt līdz šim vairāk koncentrējamies uz to, ka apsūdzētais neatradīsies tiesas zālē, bet šī lieta ir izmantojama arī pratinot lieciniekus. Arī cietušā klātbūtne dažkārt nav iespējama. Šobrīd pietiekoši daudz mūsu cilvēki strādā un dzīvo ārzemēs. Lai ierastos uz tiesas sēdi, kur viņiem būtu jāsniedz liecības vai jāpiedalās šajā iztiesāšanā tikai neilgu laika brīdi, tas ir ekonomiski absolūti neizdevīgi. Izmantojot videokonferenci, viņi elementāri var piedalīties jautājumu risināšanā, liecības sniegšanā un tur tas efekts arī ir. Uz šo brīdi, ievērojot tā, kā tas ir šobrīd uzrakstīts krimināla procesa likums, faktiski tiesnesis ir tas, kas nosaka, vai izmanto šo metodi, un praktiski nevienam citam tāda īsta iebilduma šai lietai nav. Taču es domāju, ka likumdošana attīstīsies šajā ziņā un var būt situācijas, kad noteikti kāds no procesa dalībniekiem tomēr uzstās uz to, kad ir nepieciešama viņa klātbūtne šajā procesā. Te gan ir jāsamēro šīs intereses šai personai ar pārējiem, lai tā lieta netiktu ievilcināta, novilcināta. Faktiski līdzinājā pieredze neļauj neko tādu teikt par kaut kādiem procentiem vai kaut kādiem īpašiem gadījumiem. Katrā ziņā visu izšķirs tas, cik daudz šīs aparatūras būs, kur viņi atradīsies, un tālāk jau konkrētās lietas. Šobrīd nav vajadzība, teiksim, vest personu, kura ir Daugavpilī, izcieš tur sodu, kaut kādu mazu jautājumu risināšanai uz Rīgu. Lai gan neapšaubām ir situācijas, kad šī persona ir jāpiedalās tiesas sēdē tādos jautājumos, ko izspriež par šo te personu.